Tad, kas būs jādara? Izmantojiet droši savus flomāsterus, tā lai prezentācijas laikā citi redz, ko esat uzzīmējuši. Un galvenais pieiet uzdevumam atkal radoši, nopietni un ar svaigām idejām. Tātad 3 minūšu laikā, kad prezentēsiet savu paveiktu uzdevumu, esiet radoši, jo šī uzdevuma radošākais saņems balvas no tomātu fabrikas Spilvas. Tagad laiks sagatavoties būs 20 minūtes šim uzdevumam. Tagad ir pienākusi kārta uzdevumam radi savu ideālu. Tātad šiem jauniešiem aktīviem ir jādara, tātad izlozē viņa lapiņas, un uz tām ir rakstīts, kādam ir jābūt profesijas pārstāvim, kas tur jābūt, kādam viņam jāizskatās gudram, tātad ar savām jaunajām idejām, jāreklamē, jāliek uz papīra tas viss, un jārada ideāli profesijas pārstāvi tādā nozarē, kādā tika iedots izlozēts uz lapiņām šīs. Iesim tagad, pastīsimies, kā viņiem veicās. Kāpēc ir plika parādus? Es ir citu mēs. Viņš ir vienkārši bargāks. Jā, bargāks. Viņš man atgādīja pieejams. Komandām, ja mēs varam noteikt, kura komanda ir. Papīrītis, kas jums bija jādara? Rekuri. Fizikas skolotājiem. Ļoti labi, super. Veiksmīgi jums. Kas pēc tam atvilks? Jaunieši, jums vēl palikušas 5 minūtes. 6 minūtes. 6 minūtes apmēram. Ko darboties? Kādu tu gribētu redzēt? Katrs kā? Ko, vēl 2 minūtes, ne? Tā arī tā nekā. Mūsu, jā, mēs domājam, ka labai sekretējai jābūt ar tādām īpašībām. Šeit tieši kaut kas nevis kā piekustīgi. Beidzam. Stop. Laiks ir beidzies. Atcerieties, bija erudīcijas maratons pirms šitā uzdevuma. Jā, atcerieties. Mums ir 3 komandas, kurām ir vienāds punktu skaits.
Viena no tām komandām ir panākumu guru. Lūdzu, piecelieties kājās. Labi, bet vēl jūs neesat uzvarējuši. Lūdzu, jums lapiņa. Oligarhi. Pat zinu, kur viņi atrodas. Lūdzu, lapiņa. Un komanda Zālīte. Tātad jums būs, tagad es jums uzdošu jautājumus. Katram jautājumam pusminūte atbilde tiek dota. Ok. Nu ko, neliksim garumā. Jautāšu jums pirmo jautājumu. Tad pirmais jautājums var pierakstīt. Kāda dzimta ir vārdam sāls? Kādā dzimtā ir vārds sāls? Ok, ejam pie nākamā jautājuma. Sinonīms vārdam prasmes. Sinonīms vārdam prasmes. Jeb ar kādu vārdu var aizstāt prasmes? Ir, ja? Trešais jautājums un pats sarežģītākais. Īsnībā nav pats sarežģītākais, ļoti elementārs. Tiešām elementārs. Kas pa vidu ir sētē un kūtī? Lūdzu. Kamēr viņi tur izlems, kurš ir uzvarētājs erudīcijas maratonam, tikmēr pirmie drosminieki, kuri nāks prezentēt savu ideālu. Varbūt elektriķi. Jūs, jā? Ok, droši. Ak, šitā salduma fabrika. Nu, arī simbols. Ne? Tad mūsu ideālā sekretāra, tātad viņai jābūt pievilcīgai un jābūt līdzi tehnikai vienmēr tāda dators, iPhones, kas vēl varētu būt pie tehnikas pildspalva, ar ko pierakstīt vienmēr. Un kalkulators, jā, arī datorās. Un laime kā vārds īsts, viegli uztverams un ir labs. Pagriežam bišķi pret žūriju, lai žūrija ievērtē. Vārds laime pats par sevi, man liekas, ilgošs vārds, jo laime, vienkārši nezinu, gribas pie tāda cilvēka nāk. Tad, kāpēc sekretārei ir muskuļaina roka? Tāpēc, ka sekretārei nav tikai jāraksta, viņai ir jānesā papīri, un tas tomēr ir smags darbs. Jābūt sportiskai, spēcīgiem. Jā, un viņai noteikti ir jābūt izaicinājumu mīlošai, jo cilvēks, kuram no mērķis, neko nevar sasniegt, tāpēc viņam ir jākļūt par kārtēm un jāsasniedz katrs mērķis. Droši izbaudieties. Nu, viņai jābūt pievilcīgai, radošai, gudrai, lai viņa nesa līdzi kosmētiku, lai katru dienu krāsotos. Un tā arī viss. Luhāns vēl ar līdzi. Vēl viena piebildīte. Kas cilvēks būs bez smadzenēm, tāpēc viņai jābūt gudrai, jo skaistums bez smadzenēm nav nekas, vai ne? Paldies! Aplaus, super! Ļoti labi. Ok, nākamā komanda, kas veids ir nav idejās, bija pirmā komanda, šoreiz otrā startēs. Ok, jūs esat gatavi? Prezentēs mums Jāņogu apsargu. Kluba Jāņogs apsargs. Lūdzu. Jāņogs. Eku vēl viens. Varbūt šito labāk, ja? Ok. Uzvārdu. Lūdzu. Tātad, mēs jūs vēlamies iepazīstināt ar mūsu kluba Jāņoga labāko apsargu Pēteri. Līdzīgs man. Klubs Jāņoga nav liels klubs, bet viņš tādā savā miestiņā, tāpēc viņš iekļaujās visu pūlī, viņam nav īpaši jāizskatās bruņoties. Darba dienās Pēteris piestrādā par prezidentā apsargu un sestdienās viņš strādā savu iemīļotāju klubā Jāņoga. Nu, protams, apsargāja prezidentu, viņam ir arī īpaša uniforma, bet tā kā tas ir parasts miesta klubs, liekas viņam īpaši nav jāizceļas neko tādu īpašu. Bet tā kā Jāņogas, nu, parasti ir sarkanas, kā mēs zinām, viņa krekliņš arī pieskaņots tam visam un sarkanas. Tātad Pēterim ir tikai vārds, jo viņš mums ir tāds noslēpumains apsargs. Neviens īsti viņu labi nepazīst, bet visi viņu zina. Tātad Pēteris ir ļoti kārtīgs, apzinīgs, ļoti spēcīgs, nu, ja gadās kādas nepatikšanas un tā. Un pati svarīgākā Pētera īpašība ir tas, ka Pēteris ir mūsējis. Viņam arī ir dzeltenas kurpes. Tas arī būtu viss. Aplausīt! Super, duper! Ok, ejam tālāk. Nākamā komanda brīvprātīgiem.
Elektriķi. Lūdzu, ko šeit? Tātad šis ir elektriķis, un viņa ir ielēs vārds ir Boris, jo mēs nedomājam, ka tas varētu būt visielākais vārds elektriķim. Viņš ir oligarks, un viņa mūža sapnis ir strādāt pie elektriķi, un tāpēc viņš to dara bez maksas un prieku. Viņš ir gudrs, un viņš ir noteikti pievilcīgs, un tagad pastāstīs par viņu ekipējumu. Viņam ir neona ķivera, viņu šeit ir podziņas, viņš viņu ieslēdz, ja viņam gadījumā nokrīt vai pazūd lukturis. Tad viņam ir ļoti skaistas, labsirdīgas acis, jo viņš pats tāds ir, un ūsiņas, tas ir, kā lai saka, viņš pārdod pienu brīvdienās, viņam ļoti patīk pienu pārdot, un tas ir viņa arī hobijs, un tāpēc ūsiņas ir no piena, jā. Viņam nevajag brilles, viņam acīs ir tāds fokus. Jā. Viņam ir super uzvalks, kurā nevar iespērt zibens, cimdi, kuri vienmēr viņu aizsargā, un super josta, kurā ir visu, ko viņš vēlas. Supermens. Tad viņam ir arī īpašas bikses, kuras ir no īpaša materiāla. Viņi ir tādāt promēt, un vēl viņam ir īpaši zābaki, ar kuriem viņš ir ļoti ātrs, viņš nevar ar viņiem paslīdēt. Nu, super zābaki. Jā. Un pēc tā visu var secināt, ka viņš tiešām ir ideāls, un visi vēlās Borisu, bet diemžēl viņš mīl tikai savu darbu. Nākamā komanda būs oligarhi ar medmās priekšgalā. Nu tātad, kā mēs esam oligarkiem nedaudz, oligarkiem ir pasaulē nedaudz savādāk. Viņiem sievietei jābūt ideālai, un tur citas runas nemaz nav. Nu tātad ideāla medmāsa. Viņai jābūt vilcīgai. Nākamais fakts ir tāds, ka pie medmāsas nāk arī bērni, un, protams, par visu padomāt, tāpat kā Maksimai. Groziņš ar konfektēm, jā. Pieaugušajiem, protams. Ok, izskats. Kā var redzēt, sekstīgs, jā, diezgan. Un. Kā tad medmāsa bez, šprices diezgan, mazas tādas. Medmāsai jābūt kā jau, kaut kādai. Gudrai, jā. Jāzina savu lietu, tomēr nevar jau tāpatās strādāt. Saprotošai, jāsaprot arī, tā kā. Jāsaprot cilvēku problēmas. Un atraktīvai. Jābūt ne jau tikai viņai interesanti, bet arī klienti. Pacientam interesanti, jā. Viņš ir izcinājums. Ko viņi ikdienā dara? Veselās medmās. Ko viņi tā nodarbojās? Viņi tā kā staigā pa ielu tāpat kā mēs vispārējā. Ok, labi, paldies. Aplausī Aļonai. Nākamā komanda mums būs komandas nosaukums. Sadomājiet, atvainot. Un jums būs, prezentēsiet, fizikas skolotājs. Lūdzu. Protams, fizikas skolotāji jāsauc par godu slavenākajam fizikam Albertam Einšteinam. Un tā, viņam jāpiemīt vairākas īpašības. Fizika ir visa pamatā, tāpēc fizikas skolotājiem pēc mūsu domām ir jāzina pilnīgi viss. Arī pēc šī jūs varat redzēt, ka viņš ir ļoti jautrs. Viņš var stāstīt visādas anekdotes, lai skolotājiem būtu interesantāk mācīties. Arī viņš ir ļoti stilīgs. Viņam ir ļoti stilīga cepure, un viņš ir ļoti sportisks. Viņš prot komunicēt ar pārējiem skolēniem, lai būtu interesantāk mācīties. Viņš arī stāsta ļoti svarīgas lietas. Divām lietām nav robežu – cilvēka stulbumam un visumam, kaut gan par pēdējos neesmu pārliecināts. Ne pie viena no saviem atklājumiem neesmu nonācis ar racionālu prāta
palīdzību. Jā, viņš arī ir ļoti aktīvs, nodarbojas ar sportu, viņam ar nāja kaprots, svoķi pulksteni, un arī viņam jābūt nedaudz trakam, lai prasta izdomāt visādas anekdotas un tā tālāk. Lūk, kā jāizskatās fizikiem. Paldies! Pašam patīk fizika? Jā, vēl. Tev? Jā. Paldies! Nākamā komanda. Ok, zālīt, tomēr. Pelmanīši, aiziet. Mūsu glābēji sauc Kevins. Sākumā pats pamats ir smadzenes. Šeit neizrās, ka viņam ir īpaši daudz, bet viņam ir daudziņas. Viņam jābūt gudram tātad. Tālāk, acīm ir jābūt lielām, lai viņš redz, kas notiek apkārt. Arī tālskatim ir jābūt, lai viņš redz vēl tālāk. Viņam ir jābūt arī laivai, lai aizstrādātu pēc glābjamā cilvēka. Tālāk viņam ir jābūt ļoti muskuļotam. Arī jābūt glābšanas riņķim. Un viņam jābūt ļoti izskatīgam, lai viņam meitenes skrien pakaļ. Paldies! Paldies! Man prieks, šokolādes. Un jums bija puisis, tēma, sieviete? Programmētājs. Šis ir mūsu programmētājs vārdā Gunčoks. Pats galvenais ir lielas smadzenes, lai varētu daudz ko izdomāt, un svarīgi, lai ir loģiskā domāšana, jo tur jārisina visādi vienādojumi un tā. Un viņš nebaidās no stereotipa par datordarbu, kā jūs arī redzat pēc izskata. Tad vēl ļoti svarīgi ir, protams, ārējais izskats. Uzvalks, kaklaseite, visam jābūt ir kārtīgi portfelis, kur nu bez tā programmētājs, tad, protams, dators. Jā, tā. Un vēl tās ir tikai mūsu iedomas, kā viņš izskatās, jo īstenībā viņi nemaz neviens nav redzējis. Vēl svarīgi ir lielas brilles, jo datori bojā redzi, kā mēs visi zinām, un tas ir ļoti svarīgi. Paldies! Paldies Gunčam, paldies šokolādēm. Nākamā komanda jau nāk. Ok, zālīt lūtēji. Lūdzu mikrofons. Tā ir deju kolektīvu vadītāja Atspere. Viņa sauc Žubīte. Mēs esam uzrakstījuši galvenās īpašības, kā viņai jābūt stingrai, lai varētu vadīt šo kolektīvu. Sportiskai, es domāju fiziski, lai varētu visu reāli novaldīt. Aktīvai, lai viņi nesēdātu malā, bet visur piedalītos. Jautrai, lai viņi saprastu jokus, neapvainotos, piemēram, uz sarkastiskiem jokiem un bišķīt jauniem. Un kā arī saprotošai, lai saprastos ar visiem cilvēkiem, ar visu veidu cilvēkiem. Un galvenais, kas viņai ir, tās ir kurpes ar atsparēm, lai varētu augstu lēkāt. Un viņa ir augstu jālēkā tāpēc, ka viņa ir tāda kā kārsē meitene, bet īstenībā viņa zina un prot nodejot jebkuru deju, pilnīgi jebkuru. Viss? Vēl? Droši. Viss tā kā. Nākamā komanda būs Zālīte. Lūdzu, nāciet. Tātad, tas ir mūsu ideālais pilots Rikārdo. Vissvarīgākais, protams, ir ļoti laba izglītība. Viņam ir augstākā izglītība transporta sistēmu institūtā. Un vēl viņam ir ļoti liela muskuļi, viņš apmeklē sportzālē, tad, ja, piemēram, notiek kaut kas traģisks, lai viņš var izglābt visus pasažierus iznest. Tad vēl viņš ir pabeidzis pirmās palīdzības kursus, lai arī varētu, piemēram, elpināt noģībušās meitenes, jo viņš ir tik dievišķīgs un visiem viņš ļoti patīk. Vēl viņš ir izgājis psiholoģijas kursus, un pats svarīgākais, viņam piemīt ekstrasensu spējas, lai viņš varētu pareģot visas katastrofas uz priekšu un jau zinātu, kā rīkoties. Un vēl viņam ir maz drēbi, lai viņam būtu ērti
strādāt un lai būtu uz viņu prieks skatīties. Un mēs esam uzaicinājuši arī ideālo pilotu uz šo studiju. Mūziku. Varbūt vēl kāds komentārs? Rikardo. Ko vēl vairāk vēlēties? Paldies, Zālītes komandai. Ļoti labi. Super. Smuki. Okay. Komanda. Es domāju, ka būs viss. Piedodiet, lūdzu. Es uz pa tēlu. Kā jau jūs redzat, mūsu tēma bija šefpavārs no fantāzijas. Un šāds viņš izskatās. Laimdots plašsirdis piedāvā ēdiens ar sirdi. Kāpēc laimdots? Mēs viņam izdomājam tādu vārdu uzvārdu. Laimdots, jo viņš laimi dod. Bet plašsirdis, jo viņam ļoti plaša sirds. Nu jā, un galvenais tātad jūs varat redzēt, viņam ir smalks un šefpavārs ir ļoti zolīts, jo tas atspogļo restorānu prestižu. Un kā redzat, šeit ir latviešu produkts, Pilva, mēs atbalstam Latviju. Un kā galvenais, ko mēs vēlētos akcentēt, tā ir viņa plašā un lielā sirds, jo visgardākais ēdiens ir gatavots no sirds. Skaļāk? Panākumu guru. Prieks. Paldies, panākumu guru. Pa to laiku, kamēr jūs pusdienojāt, ir apkopoti rezultāti, kuri tika, tātad uzdevumi, kuri tika darīti līdz pusdienu pārtraukumam. Tagad mēs uzzināsim 5 laimīgos, veiksmīgākos, gudrākos finālistus, kuri nāks šeit priekšā un rādīs savas zināšanas tālāk pārējiem, mums žūrijai un pārējiem. Bet, ir viens bet. Pārējie, kuri sēdēs šeit, tie 5 būs priekšā, pārējie sēdēs šeit, un viņi varēs arī piedalīties, būs tāda iespējams arī piedalīties un laimēt kādu pārsteigumu balvu. Tā kā jūs arī nepaliksiet bez balvām. Okay. Toms, ir šeit Toms? Pizičs, Tom, nāc priekšā, nāc priekšā. Aplaus Tomam! Toms Pizičs, sorry. No, stāv šeit. Tad, no kuras skolas esi? Viļānu vidusskola. Ļoti labi. Labi, nākamais dalībnieks. Te bija rakstīts. Nākamais dalībnieks. Santa Kalēja. Santa Kalēja. Aplausus Santai. Santiņ, no skrīveriem, ja? Tātad nākamais dalībnieks Diāna Sinkeviča. Aplausi. Diāna, no kurienes tu esi? No Jēkabpils. Es izbrīnītu, ka tik finālā? Jā. Nopietni? Nu, labi. Es arī. Ne. Ok, nākamais dalībnieks. Saika. Tātad 4. Marina Kleina. Marina, lūdzu! Marina, no kurienes esi? Marika, no kurienes? Garkalnis. Tepat tās? Super. Labi, un pēdējā dalībniece. Laura Sirmā. Laura mums arī ir no Viļāniem. Laura, lūdzu, var šeit stāvēt. Čau. Kā jūties finālā būdam? Diezgan labi, jā. Ja? Jūs zināt to, ka 5 finālisti ir pašreiz, bet pēc tam tālāk būs vēl 2, kuri izskatīs no jums un turpinās par superīgo ceļojumu uz tālo Poliju. 3 finālisti tikai. Ok? Tad jūsu uzdevums būs atpazīt banknotes, kas tiks demonstrētas uz šī ekrāna. Stop.
Labi, vēl nedemonstrējam, neko nesakam, jūs klusējat. Un, tātad, kurš no finālistiem zinās pareizo atbildi, tad priekšroku dosim finālistiem. Ja viņi zina atbildi, viņi paceļ roku, un es pieeju klāt un pajautāju, kas tā ir, no kurienes nāk tā banknota. Okay? Ja viņi nezinās, iespēja būs auditorijai jums nevis kliedzot, bet paceļot roku, un tad es izvēlēšos, piemēram, būs pacelts kāds 5 rokas zinās, un es pieešu klāt un pajautāšu cilvēkam, vai viņš zina to, kas tā ir par banknoti. Okay? Un jūs būs tikt iespēja pie pārsteigumu balvām, atbildot pareizi uz šo jautājumu. Bet priekšroka, kā es minēju, jau finālistiem. Ok, sarunājuši? Viss kārtībā? Labi. Aiziet. Zini. Lūdzu. Viens Latvijas repše. Pareizi atbildi? Jā, pareizi atbildi. Malēc, aplaus. Rublis? Jā, tas Latvijas rublis. Kāpēc neparādījās? Es nezināju, ok. Tad neskaitam šo, ņem tālāk. Vai ne? Nepaņēm. Labi. Redziet, es arī neesmu tik attapīgs. Tomēr. Ok, labi. Tātad nākamā monēta. Lats. Tas ir pie, Latvijas 500. Pareizi. Tieši tā. Aplaus. Ok. Lūdzu. No kurienes nāk? Lietuvas. No Lietuvas. Tieši tā, pareizi. Kurš bija pirmais, neredzēju? Tu? Labi. Eiro. Cik tur ir? 20. Ok. Pareizi, jā, 20 eiro. Tieši tā, aplaus. Bija meitene šī pirmā? 10 mārciņas. Anglija. Lielbritānija. Tieši tā, no Anglijas. Šī nav dzīve. Labi. Stop. Tu pacēli, ja? Paspēji. Ok. Bet es nevarēšu nosaukt to te, bet viņi ir no Polijas. Kas tas tāds ir? Kā tu teici? Pagaidi. 50 zloti. Piedod. Jā, pareizi, 50 zloti. Aplaus. Rublis. Cik arī? 1000. Krievu rubļi. Tieši tā. Auditorija. Piedod, cik mums te bija Kristīna pirmā pacēla. 500 kronas. Kronas vācu. Nē, tās nav kronas. 500 vācu. Šiliņi. Markas, tieši tā. Santa mums atbildēja pareizi. Aplaus Santai. Auditorija. Nerunājam. Pacēm roku. Ok, iesim pie jūras. Tā ir krona. Un Zviedrijas. Tieši tā, aplaus Jurim. Malacis. Tātad pārsteiguma banka tiek gatavot priekštais. Neuztraucies. Kur bija pirmais? Meitnēm lasīja? Jā. Nē. Dolārs. Kāds? Amerikas. Cik tur ir? 1. O, 2 dolāri. Viens vai 2? 2 Amerikas dolāri. Tieši tā. Aplaus. Senos laikos. Tu zini? Nē. Auditorija. Tūlīt. Grieķijas lietas. Nē. Bet tu. Turcijas lira. Nē, tā nav Turcijas lira. Tātad, kurš kaut ko teica? Nē, bet tā ir no Kipras, bet ne lira.
Domājam, kas varētu būt vēsture, angļu kolonija. Nu? Oi, sorry. Lūdzu. Kīpers, nē. Ir pareizi. Droši. Nu? Mārciņš? Jā. Kipras 1 punkts, Mārciņ. Tieši tā. Ui. Nu, auditorija varbūt. Jā, tieši tā, nāk no Arābijas. Tātad, varbūt kāds no auditorijas. Labi, došu jums sīkāk paskaidrojumu. Tātad, tas ir tur, kur ir Dubaja, tajā visā lielajā kontinentā. Kā viņi tur sauc, ja? Tas nāk no tātad, kā sauc to vietu? Jā, tieši tā. Un kā viņiem bija tā nauda vēl joprojām, kas eksistē. Pirmais burts ir L. Kurš? Malacis, pārsteigumu un arī... Aplaus. Saudi Riyāds. Jā, tieši tā. Jā, patās ir svarīgi. Okay. Nākamais attēls. Ķīnietis ir. Un kā viņu sauc? Un cik tur ir virsū? 100 vai nu Ķīnas vai nu Korejas jēnas. Kā īsti? Pareizi. Ķīnas jēnas? Pareizi. Juaņi. Jēnas, jā. Tieši tā. Ļoti labi aplausi. Nākamā banknote. Atrodas Dienvidamerikā, atklāja Kristofers Kolumbs. Atrodas tajā pasaules augstākais ūdenskritums. Kāds zina, kurš ir pasaules augstākais ūdenskritums? Nē. Labi, es jums palīdzēšu bišķi. Tātad, tā naudzība atrodas Venecuēlā. Un tas ir... Sakat, tur rakstīts viss virsot. Venecuēlas... Dolārs. 20... Tur rakstīts ir... Jā, pirmā Santa, malacis. Venēcijas, ne Venecuēlas 20 bolivāri. Ok, ļoti labi, ejam pie nākamā. Tagad paceļam roku un tad... Ir pareizi. Domā pareizi. Tātad, bet kāds? Nē, pareizi, sakot, no kurienes? Autorija labi. Dosim iespēju autorija. Un... Austrālijas 20 dolāri? Nebūs Austrālijas. Citi varianti? Stop. Paceļam roku. Anglijas Mārciņa. Nebūs. Kanādas 20 dolāri. Tieši tā, Kanādas 20 dolāri. Jā, lūdzu. Rublis nav viņa gadījumā. Jā, cik tie? 500. Kādi tie rubļi, no kuras valsts? Krievijas. Nē. Krievijas. Baltkrievijas. Kal Santos spīdēs arī.
Tātad, Santa? 500 Baltkrievijas rubļus. Tieši tā, tieši tā. Aplausis, Santai. Lūdzu, būšu. Okay. Tā, lūdzu. Spānijas 50 peso. Piedod, bet nē. Skrien, gatavot. Lūdzu. Meksikas 50 peso. Nē. Portugāle. Nebūs vēl varianti? Portugāle. Labi, tūlīt palasīšu bišķi priekšā. Mūžīgā vasaras zeme apskalo karību jūru. Citi mēdz saukt par paradīzes zemi. Zemes virsū, ejam pie jūra. Kuba? Nē. Nē. Nav Vatikāns. Ok, pirmo burtu pateikšu, bet paceļot tikai roku, ja? Du. Kāds man klauso? Nesaki. Aizstāvīt. Lūdzu. Dubajas 50 peso. Nebūs. Ok, tieši tā. Dominikāņu republikas 50 peso. Tieši tā. Pareizi atbild. Malacis, aplausi. Kas reāls? Tu esi reāls, arī. Nu, kurienes nāk? Pareizi jau teici. Nē, auditorija? Sīvs Brazīlijas reāls. Tieši tā, pareizi. Palā. Meitad. Lūdzu. Žurija varbūt zina? Žurija zinās noteikti. Tā, auditorija? Indija. 5. Nu, tu nevar salasīt? Rūpīgi. Kā? Tieši tā, pareizi. Indijas 5 rūpijas. Lūdzu, tev pārsteigumu balva arī būs. Tikai neteiks vēl pārsteigumu. Ok, nākamā. Banknote. Wow. Autorija klusē. Finālistiem kādas idejas? Ok, sanāk atpilistījāt. Islandes 5 dolāri. Nē. Nebūs. Kaut kas citādāks. Auditorija. Labi. Lūdzu? 5 dolāri. Nebūs, bet ļoti tuvu Austrālijai. Roku paceļot. Kā lūdzu, vēlreiz tu? Jaunzēlandes 5 dolāri. Jaunzēlandes. Tieši tā, pareizi atbilde. Jaunzēlandes 5 dolāri. Tāpēc nesot Jaunās Zēlandes. Labi, nākamā. Autorija klusē. Ok, dodam tev. Paragvajas. Jā, kas? 5000. Jā, 5000. Kinkomilni. Kā? Kinkomilni, nē, nebūs. Nu kā viņus sauc šo banku? Dolāri? Nē, dolāri arī te nav. Kurš zina pacēja roku? Stop, mēs sekām neko. Kurš tam vajag, man staigāšana attaisnosies. Tieši tā, pareizi, ļoti labi aplausīt. Aplaus Zālītes komandas pārstāve, Lidniecei.
Un finālisti? Jūs nesen nosaucāt starp citu šo te. Jā, bet no kurienes? Nē, bet no tās puses apmēram. Nē, Zviedrija jau bija. Norvēģi. Nē. Nē. Auditorija. Tas ir Kronis. Lietuva. Lietuva, nē. Tu iepriekš pateici pareizi valsti, tāpēc tev vēl viena balva pienākas. Tu pateici monētu, tāpēc valūtu, bet tu pateici pareizi valsti, tā kā tev pienākas vēl viena. Kādai meitnei uzdāvināt droši to balvu. Tik daudz šodien būs. Nu? Nav ideja nevienam? Islandes. Pareizi, jaunais cilvēks. Tieši tā, Islandes 5000 kronas. Pareizi, malacis. Pārteikti balva jau ceļo pie tevis. Tur rakstīts virsot, nebūs. Jā, tagad stops ar finālistiem. No kurienes? Dienvidos. Atrodas Viktorijas ūdens. Tur atrodas Viktorijas ūdens. Varianti no zāle, ok. Ar tur. Ugandas divas kvačas. Nē, bet tā kā tu. Kenijas divas kvačas. Kenijas arī nebūs. Pārsteigumu balvu vienā, ka man pareiz pie to. Nigērijas. Nigērijas. Nē, nebūs. Man patīk, zāliši komandas tāda. Būs tāds. Zambijas divas kvačas, tieši tā. Pārsteigumu balvu jāceļo pie tevis. Aplausis, super. Malacis. Ejam pie nākamās landiknotes. Cik mums? Nu, fināls te nav? Portugāla nebūs. Venēcija arī nebūs. Roma arī nebūs. Nē. Tubu. Tā liekas. Nu, no zāles? Francija arī nē. Labi, pateikšu priekšā bišķi. Trešā lielākā valsts Dienvidamerikā. Nē. Peru. Malacis. Tieši tā, Peru. Saka to vēlreiz visiem? Peru. Cik tur ir? Tur ir 200. 200 Peru. 200 Peru, tieši tā. Pareizi. Pārsteigumu balvu. Labi, nauda, zinu. Jā, droši skaties. Skaties, kā tev vēl nav. Tad noderēs kompletā zīmē. Ok. Nu ko? Labi, nosaukšu tagad 3 finālistus. Sāksim no apakšējā. Tā. Diāna ir tikusi tālāk kā finālista. Diāna, lūdzu, uzkāp augšā šeit te. Es skatos aplaudēm Diānai. Čau, tas vēl vajag. Kur tev pazuda? Kā tā ielika? Nu, Laura, tev būs diemžēl jāiet atpakaļ savā vietā. Aplaudējam Laurai! Tev pārsteigam vēl viņai? Lūdzu? Toms, Santa, Marika. Toms, Santa, Marika. Ok. Santa apsveic tevi, aplausus Santai, Santa ir tālāk. Sanākam to, ko viņš atzām, var apskauties, samīnoties. Sprāgais fināls.
Okay. Toms vai Marika. Vidāni pret Garkalni. Ok, nu ko mēs sauksim garumā? Marika, tev jāiet mājās. Piedod. Tom apsteidz. Ok, finālisti. Tagad esat gatavi? Vai jums vajag viņš attālpoties? Ne? Gatavi finālam? Tātad, nākamais uzdevums būs šāds. Ideju veidzirnavs. Jums no šiem diviem vārdiem ir jāizdomā lietvārdi. No šiem, ņemot šos burtus, ja? Kā ideja veidzirnavs, to iekļaut šos burtus, jāizdomā ir lietvārdi. Un pēc iespējas cik daudz jūs varat tos sarakstīt, izdarīt. Tad jums būs nepieciešams galds, kur jūs varat apsēsties. Esat gatavi? Jūs droši apdomājieties un tad pildat, viņš kļūdies 10 minūtes šim uzdevumam. Divas minūtes palikuši. Cienījamie jaunieši un godātā žūrija un skaistās skolotājs. Santa nebeidz pārsteigt. Diana arī. Pusminūte atlikusi. Santa, kāds ir iespējams? Varbūt tev vēl vajadzēs laiku. Elpceļus. Un tad labi, jā, pareizi. 15 sekundes. 15 sekundes. Ok. Stop. Laiks, uzrakstam pēdējo vārdu un nododam man. Toms, jā, uzrakstam vārdus virsū uz lapām. Paldies, Tom. Santa, paldies liels. Un Diana, paldies. Nodošu tālāk žūrijai izvērtēšanai. Lūdzu. Mums patiešām liels prieks, ka jūs šodien visi tik aktīvi piedalījāties mūsu konkursos. Un mēs vispirms vēlētos pateikt lielu paldies par jūsu iesūtītiem video. Un par video mēs esam izvirzījuši 2 nominācijas. Par precīzāko situācijas atspoguļojumu mēs piešķiram pārsteigumu balvu ESVM vidusskolai. Lūdzam uz priekšā viņu komandu. Varēsiet saudamus. Un mums visastprātīgākais no visiem videoklipiem likās Jēkabpils agrobiznes skolotāji. Sveicu!
Tagad mēs vēlētos apbalvot ar cilvēku puisi, kurš mūsuprāt šajā pasākumā bija tāds kā enerģētiskākais, tāds kā radošākais, inovatīvāk domājošais cilvēks, un tas ir Jurijs Bukšs. Mēs viņam dāvinām fotostudiju, iespēju 2 personām fotosesiju. Cerams, ka tev tas atradījāties. Apsveicam. Tagad mēs vēlētos apbalvot komandas uzdevumu, kurā bija jums erudīcijas uzdevums, un šajā uzdevumā uzvarēja komanda Panākumu guru. Savukārt no uzņēmumas filma pārsteiguma balva par plakātu uzdevumu mēs piešķiram komandai Košie. Un, protams, mēs ikvienam no jums esam arī sagatavojušas mazās pārsteiguma balviņas, tādēļ es lūdzu no tām komandām, kas tikko nesaņēma tādas kā lielās balvas, iznākt priekšā un izlozēt, kas tad jums tiks. Lūdzu, kādi no komandas pārstāvjiem. No katras komandas viens pārstāvjums nāk mums priekšā. Sveicam priekšā visus 3 finālistus. Trešo vietu šajā konkursā ir iegūmusi Santa Kalēja. Apsveicam, otro vietu šajā konkursā iegūst Toms Pis. Personām uz Poliju 27. jūnijā dosies Jānis Sinkevičs no ko es vēlos jums teikt visiem lielu paldies par izturību, arī par to, ka nedaudz šobrīd šis visielākās jūs. Es ceru, ka jūs arī nākamgad būsiet tikpat aktīvi, un es domāju, ka mēs visi tiksimies jau maijā mūsu pēdējā mācību gadu lekcijā. Tagad vajadzētu. Vēlreiz, man sastāv nav nekas. 3, 4!